Labdien, cienījamie jurista vārda lasītāji, visi Latvijas juristi, kas interesēs par Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību. Mans vārds ir Dina Gailīte, esmu žurnāla Jurista vārds galvenā redaktore, un kopā ar mums šodien ir valsts prezidenta padomniece Kristīna Līce un Latvijas Universitātes asociētais profesors un augstākais tiesas senators Jānis Pleps. Un abi divi viņi ir jurista vārda publikāciju autori. Šodien mēs gribētu sākt sarunu tādu ciklu, kas būtu veltīts katram jaunam mēneša žurnālam. Kā jūs zinat, pagājušā gada nogalē jurista vārds mainīja ļoti daudzas lietas, gan drukātajā formātā, gan jurista vārdu portālā, un ceram, ka jums šīs pārmaiņas patīk, un esam nolēmuši turpmāk katru jauno žurnālu, katru jauno mēneša rakstu, proti jurista vārds iznāks reizi mēnesī, mazliet pareklamēt, aprunājoties ar tajā publicēto rakstu autoriem. Tā kā decembrī mēs šādu te video nepaspējām uzņemt, tādēļ šodien pie mums ir gan decembra mēneša raksta, gan janvāra mēneša raksta publikāciju autori. Tātad Jānis ir rakstījis decembrī un Kristīna janvārī. Lai mēs izceltu kādas tēmas, es domāju, mēs pievērsīsimies tēmai, kas abus šo žurnālus vieno un saprotam iemeslu dēļ. Faktiski tā tēma ir ģeopolitikas ietekme uz tieslietām. Decembra žurnālam pat ir tieši tāds uz raksta nosaukums ģeopolitika un tieslietas, proti decembra žurnālā ir vairāku rakstu kopa par to, kas ir jāņem vērā tiesību piemērotājam risinot tiesību jautājumus, un arī janvārī ir publikācija, Kristīnas publikācija savukārt par starptautisko tiesu, proti par Eiropas cilvēktiesību tiesu un ANO starptautiskās tiesas lietām, kurās arī parādās šis te plašākais ģeopolitiskais konteksts. Šķiet, ka nevienam nav jāskaidro, cik mainīgā laikmetā, jāsaka, diemžēl interesantos laikos mēs šobrīd dzīvojam. Un tieši par to es arī gribētu parunāt, kādēļ lasītājiem mūs būtu par to jādomā, jo mūs lasa Latvijas, protams, gan tiesību zinātnieki, gan tiesību piemērotāji, gan arī likumdevējs. Un tāpēc es varbūt sākšu ar jautājumu Jānim, kā tad ģeopolitika ietekmē tiesību piemērotājus? Ko jūs tiesā redzat no tiesību piemērošanas un ko pati tiesa ņem vērā, spriežot lietas? Tev noteikti ir taisnība par to, ka laiki ir interesanti, un droši vien juristiem par to nevajadzētu sūdzēties kā profesionāļiem, jo visdrīzāk praksē ir garlaicīgi tad, kad nekas nenotiek. Un savukārt šie laiki ir tādi, kad dekādas notiek dienās. Ir kāds paziņojums vai notikums, un tad daudz kas ir mainījies un jāskatās citādāk. Un līdz ar to faktiski man šķiet, gan likumdevējs, gan politikas veidotāji un arī tiesību piemērotāji kaut kur meklē jaunas atbildes uz to, kā tikt galā, kā piemērot tiesības, kā strādāt ar tiesībām šajā laikā. Atsevišķās nozarēs var teikt, vai vispār vēl tiesības ir. Proti starptautiskās tiesības. Jā, vai tā vairāk starptautiskā morāla vai kaut kas tāds, bet runājot par nacionālo tiesību sistēmu, redziet, daudziem ir sajūta, ka tiesa beigās pateiks, kā ir. Vienalga vai senāts vai satversmes tiesa, bet viņi pateiks, kā ir. Bet tiesa vairāk, ja mēs salīdzinām ar hokeja spēli, tas ir vārdsargs. Un ja tā ripa lieta nonāk līdz tiesai, faktiski laukumā esošie nav izdarījuši savu darbu. Jo pēc būtības tai ripai pie tiesas vajadzētu nonākt, tai lietai vajadzētu nonākt maksimāli retos gadījumos. Un man liekas, tā ir pirmā mācība vai pirmā lieta, ko vajadzētu mums visiem paturēt prātā, ka faktiski, ja mēs dzīvojam šajā ģeopolitiskajā kontekstā, hibrīdkarš, demokrātiskā aizsardzība, pēc būtības kolēģiem, ierēņiem, kas raksta likumprojektus, likumdevējiem, visiem, kas iesaistīti likumdošanas procesā, viņiem kā pirmajiem ir jāizdara šis darbs. Lai labi projekti, lai laikus norēģēts, un tad mums jau arī tas ietvars veidojas. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz tiesu lietām, tad mēs varam redzēt visdrīzāk, ka tiesas kopumā redz, saskata šos riskus, un arī faktiski izveidojas arī jauna savā ziņā, ne gluži jauna, tā metode jau tāda pati ir, tas jautājums par vērtību svēršanu. Un vienkārši
nacionālās drošības interese, ģeopolitika iegūst tādu lielāku svaru. Bet tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst vai piemirst, ka cilvēktiesības joprojām pastāv. Un ar to mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un tas ir tas, ko atgādina arī starptautiski, ka sargājot, aizsargājot tās svarīgās vērtības, mēs nedrīkstam nonākt situācijā, ka viņas vairāk paliek tikai tās iluzoras patiesībā, ka ar aizsardzības palīdzību mēs viņas esam sekmīgi likvidējuši. Proti ar demokrātiskas valsts, tiesiskas valsts aizsardzību ir tomēr kaut kādas robežas, kaut kāda rāmi, kas jāievēro. Pavisam noteikti, un pavisam noteikti mums jāatcerās, ka tiesiska valsts un cilvēktiesības, un tikmēr, kamēr tā darbība ir jēdzīga vai konstitucionālos pamatus neapdraudoša, man viņa var patikt, man viņa var nepatikt, bet jārespektē, ka var būt arī dažādi skatījumi par nākotnes attīstības scenārijiem. Kā ir ar starptautiskām tiesām? Es ar interesi izlasīju tavu rakstu par Eiropas cilvēktiesību tiesu un ANO starptautisko tiesību tiesu. Kā šo tiesu, tā sakot, pārnacionālo tiesu praksē parādās ģeopolitiskais konteksts? Cilvēktiesību tiesā viņš parādās ļoti tiešā veidā, ļoti konkrēti. Tur var būt atšķirība no tādas klasiskās normu piemērošanas nacionālā līmenī, ir, ka cilvēktiesību tiesa argumentē valsts, un tad, protams, ka valsts to nacionālās drošības un valsts drošības argumentu parasti arī iznes. Bet man jāsaka, ka cilvēktiesību tiesas pagājušā gada nolēmumu un arī 24. gada nolēmumu, tā skaitā Latvijas lietās, par kurām es runāju savā rakstā, man jāteic, es biju nedaudz pārsteigta, cik drosmīgi cilvēktiesību tiesa paņem argumentu, sevišķi Latvijas lietās, par to, ka Latvijai kaimiņos ir valsts, kas ir okupējusi daļu no Gruzijas, kas ir iebrukusi Ukrainā, un ka šie apsvērumi ir radikāli mainījuši Eiropas drošības situāciju, Latvija to ņem vērā. Tā kā Eiropas cilvēktiesība tiesa ļoti labi redz un dzird, kas notiek. Tāpat laikā tas arī ļoti skaidrais vēstījums no cilvēktiesību tiesa, patiesībā tas, ko Jānis pieminēja, cilvēktiesības, kā viņas ir formulētas un viņa kodols nav mainījies un nav mainījusies arī metodoloģija, kā tiek vērtēts vai ierobežojums ir joprojām samērīgs vai nē. Tad tajā ziņā nekas nemainās, bet mainās atkal, to, ko Jānis pieminēja, šajā te samērīguma daļā valsts rīcības brīvība vairāk atsaukties uz valsts drošības apsvērumiem. Un cilvēktiesība tiesa ir ļoti vērīgi arī skatīties uz lietām, kur pašā cilvēktiesību konvencijā garantētās tiesības tiek izmantotas ļaunprātīgi. Tā kā ir gana daudz tādu lietu bijis, un cilvēktiesību tiesai tas nav nekāds noslēpums, ka ir šādas situācijas. Cilvēktiesību tiesa salīdzinot ar ANO starptautisko tiesu, es teiktu, ir daudz dinamiskāka, daudz vairāk lietu, tās ir individu lietas, tās ir varbūt konkrētākas, ļoti specifiskas situācijas. ANO starptautiskajā tiesā tas ir daudz konceptualizētāks, procesi bieži vien ir pat daudz lēnāk nekā cilvēktiesību tiesā, bet tad tas, ko pasaka starptautiskā tiesa, starptautiskajās tiesībās, protams, tam ir liels svars. Visi ar interesi gaidīsim, kā beigsies Ukrainas uzsāktā lieta pret Krieviju par genocīdu konvencijas ļaunprātīgu izmantošanu, kur arī Latvija ir iestājusies kā trešā puse. Un tur tad, protams, arī noteikti parādīsies visi šie ģeopolitiskie apsvērumi. Bet sasumējot reģionālā līmenī Eiropas cilvēktiesību un arī Eiropas Savienības tiesa, viņas ļoti labi dzird un redz, kas notiek. Protams, no lietas dalībnieku puses, īpaši no valsts puses, tas ir arī tiesai jāprot pastāstīt. Mēs varētu tā teikt, ka, teiksim, šīs ģeopolitiskās norises faktiski ir noteikuši to, ka cilvēktiesību piemērošanā vispār ir jaunas laikmetis sācies. Es negribētu teikt, ka jauns laikmets, jo tiesību jēga jau nav mainījušās, nav pazudušas nevienas no tiesībām un nav arī jaunas nākušas klāt. Tieši tāpat kā nesākās jaunas tiesības ar internetu ieviešanu, tur ECT bija ļoti skaidri parādījusi, kā tie paši principi par vārda brīvību un izteiksmes brīvību, kas darbojās drukātajā presē,
šie paši principi, viņi vienkārši ir piemērojami arī digitālajā vidē. Tas, kas mainās, ir, es teiktu, arvien ciešāka sasaiste ar realitāti. Jo, nav noslēpums, tāpat cilvēktiesība tiesa dažreiz tiek kritizēta, ka savos akadēmiskajos augstumos nepamana, kas notiek uz grēcīgās zemes, bet es gribētu teikt, ka tiesa redz un dzird, kas uz tās grēcīgās zemes notiek, un pēdējie nolēmumi tiešām tam ir piemērs, ka tiesa sargā to kodolu, bet arī nekrīt otrā galējībā, ka valsts drošībai un valsts izdzīvošanai nebūtu nekāda jēga. Es esmu vienmēr mēģinājusi skaidrot, ka valsts cilvēktiesību jomā var darīt ļoti daudz, lai sasniegtu savus mērķus, ja viņi to spēj izskaidrot, pamatot un parādīt, ka tas mērķis, ko viņi sasniedz, ir patiešām visai sabiedrībai noderīgs. Un šajā vietā es labprāt paturpinātu saistībā ar to, ka tie līdzekļi vai argumenti var būt dažādi, bet mums jāpaturprātā patiešām mērķis vai tās vērtības, kāpēc, kuru dēļ mēs kaut ko darām. Jo, ja mēs skatāmies uz ģeopolitisko kontekstu, uz pašaizsargājošo demokrātiju, ar šiem jēdzieniem ļoti labi un efektīvi spēlēs ne tikai demokrātiskas tiesiskas valstis, bet arī nedemokrātiskas valstis un arī tā saucamās neliberālas demokrātijas. Lasot viņu dokumentus, jūs redzēsiet šos atslēgas vārdus, precīzi sakārtotus, ar pakārtotām vēl atsaucēm uz Vācijas cilvēktiesību tiesas praksi un šīm lietām. Un šeit mums jābūt ļoti redzīgiem, mums jāsaprot, ka tie instrumenti ir jēdzīgi tajā brīdī, kad viņi aizsargā mums svarīgās vērtības. Mēs nedrīkstam pazaudēt tās vērtības, kuru dēļ tiesiskā sistēma pastāv. Tādā ziņā, piemēram, mēs skatāmies uz Eiropas kontinentu, protams, nacionāla valsts, protams, ir būtiska vērtība, bet mēs ejam tālāk, mēs runājam par noteiktu valsts kvalitāti, ka tā ir demokrātija, ka tā ir tiesiska valsts, kur cilvēks tiek aizsargāts. Mēs esam prasīgāki pret savu valsti. Un šo mēs nedrīkstam pazaudēt, respektīvi, brīvdienas pavadīju lasot profesora Strangas grāmatu biezo, un tur tā apziņa ir, ka, ja tur kaut ko sāk griezt nost un tam līdzīgi, beigās varbūt arī tā valsts pazudīs. Tu runā par Strangas grāmatu, kas ir veltīta 39. 40. gads, jā. Jā, šīs asociācijas, diemžēl ļoti nepatīkamas, bet Kristīna teica, ka šīs pārnacionālās tiesas ir redzīgas un, paldies Dievam, beidzot ir sadzirdējuši, sapratuši Latviju, par ko noteikti vēl nevarējām būt droši pirms gadiem 15. Jāni, vai tev liekas, ka tikpat redzīgs šobrīd ir arī Latvijas likumdevējs un, tā sakot, visa mūsu tiesiskā sistēma kopumā? Likumdevējs, tiesību piemērotājs, tā skaitā valsts iestādes, arī tiesas, vai šī te apjausma beidzot ir nonākusi līdz visiem? Man liekas, ka mēs ļoti ātri kā tiesiskā sistēma iemācāmies atslēgas vārdus. Cilvēka cieņa, pašaizsargājošā demokrātija, tagad ģeopolitiskais konteksts. Tajā brīdī, ka šis atslēgas vārds parādās, sākumā meklētāji neko nevar atrast. Un tad pēkšņi ir pilns ar šiem vārdiem. Respektīvi, mēs šos jēdzienus sākam izmantot, mēs viņus izgaršojam, bet tas, kas ļoti būtiski, lai arī pēc būtības tas notiktu. Un tādā ziņā, es esmu par to arī visu laiku runājis diezgan daudz un dažādos formātos, ka mums ir ļoti īpatnējas attiecības ar mūsu kaimiņu. Proti ar Krieviju. Ar Krieviju, kas faktiski, būsim godīgi, apdraud starptautisko tiesisko kārtību, un arī labs jautājums, kā kaimiņš redz arī Baltiju šajā sev vēlamajā bildē, bet, ja mēs skatāmies uz ekonomiskajām ekspektācijām, kultūras saiknēm, sporta sacensībām, daudzām lietām, tad tā mūsu situācija ir tāda diezgan, es teiktu, slimīga. Mēs saprotam, ka jo tālāk no turienes, jo labāk būtu, bet tā laikā gribās. Atpakaļ tās saiknes. Dzelzceļa sliedes joprojām nav nojauktas.
Mēs esam... Man šķiet, ka tas, ko tu sauc par tādu skatīšanos austrumu virzienā, ļoti daudz lielās sabiedrības daļās ir šobrīd tiešām beidzies, arī kultūras ziņā. Paskatīsimies arī uz statistiskajiem datiem, cik daudz kas ko importē vai eksportē. Paskatīsimies uz precēm, ko var nopirkt lielveikalos. Protams, kas tiek ražotas citās NVS valstīs vai tā kā pārkārtotas, bet tas mans arguments vai tas punkts ir tāds, ka faktiski kaut kur mēs paši mazliet sev traucējam vai kaut kur vēl mazliet atrodamies ilūzijās. Ka vēl bišķiņ, un tad viss būs pa vecam. Un ar šo mums jātiek galā kā sabiedrībai. Pa vecam vairs nebūs. Un tas ir tas punkts. Tā kā bija 90. un tas ir tas, ko Kristīna ir taisnība. Tas laiks ir beidzies. Un liela pateicība visiem, kas 90. izdarīja mājas darbus, kā mēs paspējām lielā mērā uz pēdējiem vilcieniem, kas atgāja vēstures stacijā. Un šobrīd mēs uz to visu varam noskatīties mazliet mierīgākā režīmā. Bet tas nav arguments, lai mēs nedarītu savus darbus. Man arī ļoti šai sakarībā decembrī bija profesoras Ziemeles grāmatas atklāšana Nacionālā bibliotekā, kas bija veltīta valsts nepārtrautības doktrīnai, un man liekas, pirms kaut kādiem gadiem 10-15, tā bija tiešām intelektuāļu diskusija šaurā lokā, kāpēc mums šī doktrīna vajadzīga, un tādiem, kā lai saka, vienkāršiem, normāliem Latvijas cilvēkiem tas likās nesvarīgi un pat jocīgi, kādēļ Latvija tik ļoti uzstāja šo nepārtrautības doktrīnu, kādēļ bija svarīgi turēties pie šiem te principiem, tā skaitā nepārtraukt atgādināt, ka Latvija bija okupēta, ka šeit iebraucēji bija ievesti okupācijas laikā lielākā daļa. Visi šie principi, teiksim, pilsonības nulles varianta, nepieļaušana, kas balstījās uz nepārtrautības doktrīnu, un izrādījās, ka pie principiem ir vērts turēties. Jo šobrīd mēs to ļoti skaidri redzam. Es gribētu, lai jūs pat, arī, teiksim, tādā ļoti, ļoti, ļoti mainīgā laikā, man šķiet, ka vienmēr ir svarīgi tomēr turēties pie tās kaut kāda kodola, pie principa, pie svarīgākā. Es tev pilnīgi piekrītu, jo tā turēšanās pie principa tad padara to mūsu pozīciju ļoti konsekventu un caur to arī ticamāku un tādu, latviski sakot, krediblu. Man liekas, ļoti labs piemērs ir atkal viena cilvēktiesība tiesas lieta Savickis un citi pret Latviju par nepilsoņu pensiju aprēķināšanu, kur cilvēktiesība tiesa ļoti rūpīgi lasot, ko pasakīja Satversmes tiesa šajās lietās, kur nepārtrautības doktrīnai bija ļoti patiesībā izšķiroša nozīme, kāpēc Latvija neuzņemās atbildību par tiem darba gadiem, tagad jau pensionāriem, kas ir strādāt ārpus Latvijas teritorijas. Un cilvēktiesība tiesa redzēja, ka šis ir mūsu konsekvents arguments gan pilsonības jautājumā, gan starptautisko līgumu piemērošanā, jo mums 90. gadu beigās mums joprojām tika piemērots Latvijas un Lielbritānijas izdošanas līgums no 23. gada. Pēc tam tikai tika pārslēgta. Tad šī konsekvence pilnīgi noteikti argumentu padara spēcīgāku un pārliecinošāku. Mēs varam tikai zīlēt, kur vēl šis arguments mums nākotnē noderēs, un tā mūsu turēšanās pie šī argumenta atmaksāsies ar labu. Man liekas, ka varētu teikt, jā, ka, iespējams, ka tas varētu būt tikai bija teorētiski interesanti, bet faktiski mēs redzam arī pēc tā, ko Kristīne minēja, ka tie jautājumi joprojām ir aktuāli. Administratīvās tiesas joprojām risina zemes strīdus. Zemes reforma joprojām nav pabeigta. Tiesās joprojām ir lietas. Ļoti līdzīgi ir jautājums par pilsonības piešķiršanu vai saglabāšanos, un administratīvie tiesneši piemēro pavalsniecības likumu, lai saprastu, tā vecmāmiņa bija vai nebija īstā. Un tur tā pasa tad pienākas vai nepienākas. Un līdz ar to faktiski, tā nepārtrauktības doktrīna caur šiem praktiskajiem piemēriem, viņa kļūst ļoti, ļoti praktiska. Jo tā ir tas ietvars, kas nosaka tiesības. Tiesības uz pilsonību, tiesības uz īpašumu. Galā tas ir jautājums par vectēvu paudzes iekrāto.
un daudzas citas praktiskas lietas, bet runājot par nepārtrauktības doktrīnu un starptautiskajām tiesībām, Latvija ļoti daudz ko ir iegūsi no starptautiskajām tiesībām, no paredzamas, stipras starptautiskās tiesiskās kārtības. Un tajā brīdī, kad mēs esam, turpinot Kristīnas latviskos formulējumus, profitējuši no šī, mums vajadzētu šobrīd apzināties, ka mēs jau esam citā pozīcijā. Mums šobrīd jādod savus ieguldījumus. Tā pati nepārtrauktības doktrīna, joprojām galu galā okupētās un anektētās Ukrainas daļas, Gruzijas daļas, daudz citi jautājumi, kas parādās. Un tai mūsu pozīcija ir jābūt skaidrai. Nu, gan kā valstī, manuprāt, mūsu pozīcija ir skaidri redzama, saprotama šajos jautājumos, bet atkal individuāli. Nu, nevajag braukt uz Krimu. Nevajag censties apskatīties, kas tur notiek interesantajos, karstajos punktos, jo tās ir izmaiņas, kuras mēs neatzīstam. Tieši tāpat kā šobrīd jāpievērš ļoti liela uzmanība, kādu politisko karti mēs izkaram kaut kur. Ja nebūsim pietiekami vērīgi, var gadīties arī, ka tā gluži nav valsts pozīcija, bet tāda individuālā pozīcija, ka kaut kas tiek atzīts. Jā, es atgādināšu, ka, piemēram, tāpat slavenā Helsinku tikšanās, kas notika 80. gados, 70. gados, jā, kur tieši Padomju Savienība mēģināja panākt, lai rietumvalstis atzīst status quo, lai atzīst šīs te jaunās novilktās Eiropas robežas un tā sakot par mata tiesu. Un pateicoties tieši trindas latviešu, tā skaitā latviešu juristu ļoti lielajai aktivitātei, Lēbera un citu aktivitātei, tika panākts, ka pēdējā mirklī, teiksim, Amerika nobremzēja un tur kaut kādā veidā tomēr parādījās šis fakts, ka Amerika neatzīst Baltijas valstu okupāciju. Un tātad tā konsekvence arī viņu pusē visu laiku bija. Un, protams, ka mums ir jābūt tikpat konsekventiem arī attiecībā, piemēram, uz Ukrainas okupētām teritorijām. Es domāju, ka šīs diskusijas pat ir vienkārši ārkārtīgi bīstamas. Respektīvi tādā ziņā, ka mēs savulaik esam gūši no tā labumu. Viennozīmīgi. Un šobrīd mums jāapzinās, ka mums šobrīd ir pienākums rādīt priekšzīmi varbūt, kā salīdzinoši nelielai valstī, jo mēs visi vienmēr atceramies Īslandi. Jā. Un tas ir tā nelielo valstu privilēģija būt principiāliem un drosmīgiem. Bet arī tieši tas, ko tu minēji par Helsinkiem, tas ir atkal tas stāsts, ar ko Baltija ir starptautisko tiesību grāmatās. Un profesors Ziemeles pētījumi, profesora Malkso pētījumi no Tartu. 50 gadi ir tas atskaites punkts. Jā. Vismaz 50. Un paturpinot par Latvijas starptautiskajām tiesībām, to mēs, man liekas, daudz kur cenšamies uzsvērt. Mēs sen vairs neesam tikai patērētāji šīm tiesībām. Mums ir principā pienākums jau būt klāt pie situācijām, kur šīs tiesības tiek veidotas. Mums ir ko teikt, un mēs to varam pateikt. Un otra piezīme, valstu kontinuitātes un Baltijas valstu piemērs tiek pieminēts arī pavisam neierastās diskusijās par riskiem mazo salu valstīm ar jūras līmeņa celšanos, ka šīs valstis zaudē savu teritoriju. Un teorētiski var būt situācija, kad valsts savu teritoriju ir zaudējusi pilnībā. Jautājums, vai šī valsts vēl pastāv? Baltijas valsts diezgan bieži tiek minēts kā piemērs, ka pat bez faktiskas kontrols pār teritoriju valsts pastāv. Līdz ar to tas mūsu piemērs jau ir izmantojams pavisam arī citos kontekstos. Un tava piezīmē par šo te mazo valstu, Okeānijas valstu problēmu ir vietā, jo tad, kad tā ziņa parādījās, ka Latvija formulē savu pozīciju, sociālos tīklos mēs tā iesmējām vai ieķinājām. Globālākā lieta, kam pievērst uzmanību, bet tur cilvēki patiešām zaudē iespējams valsti tīri fiziskā nozīmē, ka tas okeāns nāk virsū. Ar visām pārmaiņām, ko tas nes, un tādā ziņā, teiksim, es arī redzu un stekoju līdzi, ka Latvija ar savu pieredzi un ekspertīzi šeit ir ļoti redzama. Un patiešām jāteic arī tas, kas jāuzsver ir mūsu starptautisko tiesību zinātnieku, praktiķu jauda un varēšana,
viens lielisks piemērs sēž mums te pa vidu, pieredzējis un ietekmīgs veidotājs politikas, bet arī jāpiemina, mēs jau pieminējām profesoru Ziemeli, jāpiemina profesors Paprīnskis no Londonas, kurš ir ievēlēts Starptautisko tiesību komisijā un darbojas. Un ir pat tās vadītājs. Jā, līdz ar to, un šeit, kas jāuzsver arī, ka tur nav tā, ka katrai dalību valstī pienākas krēsls, un ka mēs to krēslu aizpildām tāpēc, ka mēs tur esam, kā tas ir, piemēram, Strasbūrā vai kā tas ir Luksemburgā. Tā vieta ir jāizcīna ļoti sarežģītā ģeopolitiskā sacensībā. Diplomātiskā cīņā. Un tas, ka Latvija spējas panākt savu pārstāvi, tur ir liels sasniegums. Un tieši tāpat tu minēji par tām salām. Mēs, pārunājam arī ar prezidentu Levitu. Nesenajā Nacionālās bibliotēkas pasākumā, ka viņš ir uzrunājis šķiet 3 vai 4 pasaules daļu konstitucionālo tiesu kongresu šogad. Es pat atļaujos pajokot, ka iespējams tas ir rekords Ginesa. Bet viņš ir bijis Amerikā, viņš ir bijis Āfrikā, un viņš man šķiet ir bijis arī tajā okeānijas tajā pusē. Un Eiropa, protams, arī. Un tas parāda to, ka kā salīdzinoši neliela tiesību sistēma, mēs esam arī patiesībā ļoti, ļoti redzami individuālā plāksnē. Nu, tas ir noteikti pateicoties spilgtām personībām. Un tie visi ir jurista vārdautori. Jā, tieši tā. Un visi Tur nosauktie tas ir iemesls, acīm redzot. Jā, un starp citu janvāra žurnālā ir arī profesors Ziemeles eseja un arī apraksts par šo te pieminēto monogrāfiju, un savukārt decembra žurnālā mums ir 2 interesantas esejas tieslietu ministres Ines Lībiņas-Egners un Satversmes tiesas priekšsēdētājas Irēnas Kucinas esejas arī par šiem te plašāko skatījumu, kas jāņem vērā ir tiesību piemērotājiem. Tāpēc es jūs vēlreiz lasītāju sirsnīgi aicinu iepazīties ar šiem 2 mēnešrakstiem. Bet tagad pāriesim no globālā uz lokālo. Tikko ir sācies jauns gads, mēs visi, protams, esam mazliet tādā spriedzē, vai ne? Pirmās jaunā gada dienas nesa interesants jautājums starptautisko tiesību jomā, par kurām jau ir arī komentāri portāla JV Plus jaunajā sadaļā, proti Universitātes mācību spēks Māris Lejnieks uzrakstīja savu viedokli par Venecuēlu, ar ko es jūs arī aicinu iepazīties mūsu portālā. Bet parunāsim uz priekšu, ja mēs mazliet distancējamies no šiem lielajiem satricinājumiem, kas notiek ārpusē un kurus mēs tā praktiski, protams, ietekmēt sevišķi nevaram, lai gan cenšamies arī nenoliedzami, es domāju, diplomātijas laukā, kā vien varam. Bet kādus jūs redzat izaicinājumus tiesību piemērotājiem Latvijas tiesību telpā šajā gadā? Varbūt interesantākās lietas, ko jūs, prognozētu, kādas interesantas likumus varētu pieņemt Saeima pirms vēlēšanu gadā, vai kas varētu būt kādi tādi interesanti momenti. Nodarbosimies mazliet ar pazīlēšanu. Man laikam ir 3 komentāri. Pirmais, protams, ka būs ļoti interesanti skatīties priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām, tas acīm redzams. Otrs, es ar lielu interesi sekošu Satversmes tiesas lietai par valodu sabiedriskajos mēdījos. Janvāra beigās ir tiesas sēde lietā, kuru iesniedz 20 Saeimas deputāti par Sepulpa likuma normu atbilstību Satversmes 4. pantam un 114. pantam, jo strīds ir par to, vai Sepulpa likums uzliek pienākumu veidot saturu mazākumtautību valodās. Un trešā lieta, vairāk atgriežoties pie mūsu diskusijas par ģeopolitisko kontekstu, man arvien vairāk apbrīnu raisa, cik lielas zināšanas mēs sagaidām no visiem tiesību piemērotājiem, jo tiesību piemērotājiem, runājot par ģeopolitisko kontekstu, viņam vispirms ir jāzina, ka tāds konteksts kaut kur eksistē, ka šai valstī šobrīd ir kaut kas īpaši svarīgs. Un tad viņam ir jāprielt no šī vispārīgā, ko viņš varbūt redz sociālajos tīklos vai citos mēdījos, viņam ir jāprot šis globālais konteksts un ģeopolitiskie izaicinājumi konkretizēt un piemērot konkrētās lietas faktiem. Tas, manuprāt, ir ļoti atbildīgs un ļoti
piņķerīgs darbs. Jāņa rakstā decembra izdevumā, tu citēji Daigu Rezevsku, kura piesauc tiesību piemērošanu, ka tas ir pieredzē, intuīcijā un praksē balstīts darbs. Un, kas ir intuīcija? Intuīcija ir pieredzē balstīta tūlītēji secinājumi, bet lai tie secinājumi rastos, tad jābūt pieredzē, ir jābūt informācijai, un tas man šķiet ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jebkurā tiesību piemērošanas līmenī, zināt, kas ir tas nerakstītais un priekšā nepateiktais, kam ir jāpievērš uzmanība. Tas nozīmē, ka aizvien vairāk kļūst skaidrs, ka jurists nevar būt, teiksim, šauri domājošs un ar šauru interešu loku cilvēks, ka viņam ir, tīpaši tādiem tiesību piemērotājiem kā piemēram tiesnesis, kas ir visaugstākā līmeņa atbildība, tur acīm redzot ir faktiski līdzās šai profesionālai tālāk izglītībai un nepārtrauktai sekošanai līdzi, likumu grozījumiem un kaut kādai tiesība praksē, viņam ir jāsako līdzi ļoti, ļoti atbildīgi, jāsako līdzi vispār tam, kas notiek Latvijā un tam, kas notiek pasaulē. Viņš nevar teikt, es vakar nepalasīju, kas notiek, Protams, nekad nebūs tā, ka mēs visu izlasīsim un ar visu būsim iepazinušies, bet kaut kāda tā apjausma un sajūta, kas notiek, lai pēc tam to nepieciešams gadījumā var iztulkot konkrētai lietai. Tāda apzinātība par to. Jā, kā tu domā, tiesneši ir gatavi šādiem izaicinājumiem? Ir gatavi. Un tiesiskā sistēma kopumā ir gatava, jo mums ir ļoti labi piemēri. Un ja mēs paskatāmies arī uz likumdevēja reakciju, ir likumi, kas ir bijuši efektīvi tieši īstajā brīdī, un tās lietas notiek. Un līdzīgi raugoties nākamajā gadā, es domāju arī, ka viena interesanta lieta vai lielais jautājums, kas ir Eiropas cilvēku tiesā esošās 3 lietas lielajā palātā pret Poliju, Lietuvu un Latviju, kas ir saistītas ar migrāciju kā hibrīdu kara elementu. Respektīvi, kur mūsu kaimiņš, viens no kaimiņiem, mazākais kaimiņš, teiksim tā, mērķtiecīgajā lidmašīnā bet iekšā cilvēkus un nogādā viņus uz robežu, lai viņi tiktu pāri. Un šeit mēs saskaramies ar ārkārtīgi cinisku rīcību no valstīm vai tiesiskām sistēmām, kas balstās uz atšķirīgām vērtībām, kā viņas izmanto mūsu principus, mūsu vērtības pret mums pašiem. Un šie ir ļoti sarežģīti lēmumi, ko darīt tādā situācijā. Kad nosacīt sakot, ir pilnīgi skaidrs, ka tiesiska valsts, demokrātiska valsts kaut kur ir vājāka salīdzinot ar autokrātiskām sistēmām. Bet es negribētu teikt, ka tas automātiski tieši ir priekšrocības autokrātiskām sistēmām, bet tas prasa mums būt gudrākiem. Un paskatīsimies, kā Strasbūra uz to skatīsies, un ko Strasbūra par to pateiks. Es domāju, tas noteikti būs spriedumi, uz kuriem būs atsauces, kas tiks analizēti un vērtēti, un tas ir jautājums par visa cilvēktiesību ietvaru efektivitāti. Otrā lieta noteikti ir Saeimas vēlēšanas, un varbūt ne tik daudz debates, cik arī tā tehniskā norise, jo viens ķibeles, kas bija saistīts ar pašvaldību vēlēšanu norisi, rada zināmu vietu bažām jeb piesardzībai. Un otra lieta, teiksim, tas, kas notika Rumānijā prezidenta vēlēšanu saistībā, arī ģeopolitiskajā kontekstā vēlēšanas ir vienmēr zināms izaicinājums. Atgādināsim mūsu skatītājiem, ka Rumānijā tiesa faktiski iejaucās vēlēšanu procesā, uzskatot, ka tas vēlēšanu process nebija noritējis pietiekami taisni, godīgi. Jā, tas bija tas stāsts, kurā, ja mēs skatāmies uz tiesu vai uz tiesisko sistēmu kā uz hokeja komandu, varētu teikt, ka izspēlējot vairākumu, visi aizrāvās pretinieka zonā un faktiski tā lieta ripoja tukšos vārtos. Un konstitucionālā tiesa, Rumānijas konstitucionālā tiesa glāba pēdējā brīdī,
Un tas ir labs jautājums arī dzan par kopējo pēcgaršu vai sajūtu tādā ziņā, ka, kā lai to pasaka, tā lieta tika atrisināta tajā gadā. Bet tā konkrētā politiķa vēlētāja jau palika. Un tā sajūta, ka juristi nozaga vēlēšanas. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kā sadzīvo tiesiska valsts, juristu loģika ar demokrātiju un vēlētāju dusmām. Un man šķiet, ka šeit arī mēs mazliet grēkojam sociālajos tīklos, tā kā demonizējot tos juristus vai tās juridiskās procedūras, apmēram, ka tās ir tās Rīgas smalkās lietas, un mēs te vienkārši cilvēki gribam tā vienkārši dzīvot, darīt to, ko mēs gribam darīt. Un mums jāapzinās, ka mēs varam tikai visi kopā, citējot slaveno Straumi. Tā sistēma ir tā uzbūvēta, ka tikai šādā veidā mēs varam tikt kaut kur uz priekšu, tajā plūsmā vēstures. Un trešā lieta, par ko priesta Kristīna citēja Daigu Rezevsku, un Daigas intelektuālais mantojums ir ļoti spožs, un lai viņi ir atstājusi Latvijas universitāti, es domāju, ka tas, par ko viņi domāja, par ko viņi rakstīja, būs vēl 10 gadus uz priekšu pārdomājums un attīstāms. Bet viena lieta, par ko es aizdomājos, lasot tiesneses Baretas grāmatu, ASV augstākās tiesas tiesnese Bareta, un viņa izvirzīja interesantu argumentu, ka līdz 90. gadu vidum dominē šīs vērtību diskurss, dabiskās tiesības, progresīva attīstība, kad juristi ielasīja konstitūcijas normās aizvien vairāk aizsargājot visādas diskriminētas grupas, tad kaut kur vienā brīdī, vismaz Amerikas Savienotās valstīs, ko mēs varam redzēt arī augstākās tiesas kompozīcijā, tur ir noticis lūzums, kā šobrīd nospiedošs vairākums ir tā saucamajiem oriģinālistiem, kuri saka, ka kaut kur ir tās robežas. Tekstu var izstiept tālu, bet ne līdz pilnīgai tālumam. Un es domāju, ka arī Eiropā mēs pie šīs debatas nonāksim gan. Man liekas, mēs jau nonākam, jo arī janvārī viens ievērojams konstitucionāla tiesība profesors Ringals Balodas svin nozīmīgu dzīves jubileju. Un viņš jau par to ir sācis runāt, ka vai nav par tālu tā teksta izstiepšana. Līdz ar to es domāju, ka šī debata būs arī šajos kristos. Es gribētu, kā zinām, joku atgādināt, ka Jānis kādreiz strādāja juristu vārdu redakcijā. Kristīna, diemžēl, nav pie mums strādājusi. Ja? Vēl var paspēt, vismaz kādu viesnumuru uztaisīt. Bet Jāni, atceries, ka tas ir gandrīz vai neticami, bet mēs ļoti sen, bet esam intervējuši vienu no pašreizējiem Amerikas augstākās tiesas tiesnešiem, Samuel Alito, kurš ir viens šobrīd no ļoti, ļoti konservatīvā, spārna konservatīvākajiem tiesnešiem. Tāda bija lieta. Un es jums teikšu, ka jurista vārdā tiešām mūsu mazajā žurnālā ir bijusi arī šāda intervija, jā, lai gan tad mums vēl nebenāca neprātā šāda līmeņa jautājuma. Un es domāju, viņš jau pats nebija varbūt nopozicionējies savā tiesību izpratnē. Bet jau tajā laikā, tas bija, manuprāt, 2007. gads, kad Rīgā notika liela konference ar augstākās tiesas tiesnešu piedalīšanos. Un tajā laikā, ko es atceros no tās intervijas, tas, kas bija pārsteidzoši, cik bija vienkāršas viņa atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Respektīvi, mēs jautājām, ko viņš domā par abortiem, par nāvesodiem, tādi tipiski populāri zinātniski jautājumi par Amerikas Savienotām valstīm. Un viņa atbildes bija apmēram salīdzinoši vienkārši, ka konstitūcijā viss ir skaidri pateikts. Un to droši vien mēs varētu nolādēt arī lasītājiem, lai tās atbildes ir skaidrs un nepārprotamas no likumiem, satversmes un visiem lielajiem tekstiem. Bet droši vien, lai līdz tām tiktu, ir jālasa juristu vārds. Jādomā līdzi. Ļoti labs priekšlikums. Lasīt juristu vārdu. Lasīt juristu vārdu. Un es jau biju sagatavojis tādu citātiņu, ar ko pabeigt šo sarunu mūsu, proti, tad, kad mēs svinējām žurnālu juristu vārds jaunā formāta atvēršanas svētkus, un tas notika Nacionālā bibliotekā 2. decembrī, tad profesore Osipova, kā tiesība vēsturniece, bija mūs pagodinājusi un aplūko jurista vārdu plašākā kontekstā, proti kā 145 gadus ilgās juridiskās preses tradīcijas daļu Latvijā atzīmēsim. Latviešu juridiskai presē tiešām ir
Šobrīd jau ir 146. gads. Tas ir ļoti daudz tik jaunai politiskai nācijai, kāda mēs esam. Bet viņa teica, viņa citēja vācu tiesību filozofu Rudolfu Jēringu, kurš man pašai ļoti patīk, jo viņš ir, lūk, kā tu saki par elito, viņš ir diezgan vienkārši saprotams, ja? Nevajag mocīties daudz, iesaku visiem. Nav jau Hēgelis. Nav Hēgelis, jā. Bet man liekas, viņam tā doma ir ļoti skaidra, ka tiesības ir tikai tiem, kas par tām cīnās, faktiski tā ļoti vienkāršojot vienā teikumā, tiem, kas ir par sevi gatavi pastāvēt. Un es domāju, es novēlu gan mums visiem, katram individuāli, gan Latvijai kopumā, lai mums šis gads ir tāds, kurā mums izdodas īstenot Rudolfa Jēringa vēlējumu, būt modriem, aizsargāt savas individuālās tiesības un, protams, arī mūsu valsts tiesības. Un lai Latvija turpina plaukt un attīstīties kā neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts. Un jurista vārds un Latvijas juristi kopā tajā piedalīsies. Es domāju, to varam beigt šo savu pirmo foršo sarunu. Paldies, tiksimies. Paldies. Iznākot nākamajiem jurista vārdiem.